Un šodien turpināsim ar iracionālu vienādojumu risināšanu un ķersimies klāt pie tādiem sarežģītākiem piemēriem, kuros jau mazliet vairāk jāpapūlē smadzeņu. Un pirmais piemērs, ko es jums piedāvāšu, būs šāds te kvadrātsakne no 2x mīnus 4. Tas man ir četrnieks. Tātad kvadrātsakne no 2x mīnus 4 mīnus kvadrātsakne no x plus 5 ir 1. Ar ko gan šis piemērs ir sarežģītāks nekā iepriekšēji? Taču vizuāli neizskatās nekas tik traki atšķirīgs, es domāju. Nu, redz, atslēga ir tāda, ka ja ar iepriekšējiem piemēriem mēs skaisti tikām vaļā no jebkādām saknēm, vienkārši pakāpinot kvadrātā, abas vienādojuma puses, ja vienā pusē atstājām to vienīgo sakni, kas mums bija, tad tagad, lai kā mēs kārtotu tās saknes, viņas, diemžēl, vienkārši vienreiz pakāpinot kvadrātā abas vienādojuma puses, nekur nepazudīs, kaut kas tāpat paliks. Nu redz, un tad šādos piemēros mums jau ir jākļūst daudz uzmanīgākiem un jāpārdomā, jāuzmanās vēl vairāk. Un tāpēc es obligāti katru reizi ieraugot šādus piemērus, pirmais solis, ko es darīšu, es noteikti metīšos pārbaudīt definīcijas apgabalu. Un definīcijas apgabals man saka, ka man obligāti vajag, lai šīs te abas divas izteiksmes, šo abu izteiksmi, kas ir zem saknēm vērtības, būtu nenegatīvas. Nu, tad tā arī teikšu, man vajag, lai 2x mīnus 4 būtu lielāks vai vienāds ar 0, un x plus 5 būtu lielāks vai vienāds ar 0. Un tā kā man vajag abus divus, lai ir, tad un zīmīte jeb figūriekam. Nu, un šādu sistēmu ceru, ka mēs varam aši atrisināt. Tas mums ir, ka x ir lielāks vai vienāds ar mīnus 2, un x ir lielāks vai vienāds ar mīnus 5. Nu, un tā kā no šī ieraugot, es domāju, kā ātri varam arī secināt, ka x ir jābūt lielākam, te ir pluszīmīte, un tad arī x ir jābūt lielākam vai vienādam ar lielāko no šiem abiem, tātad ar x lielāks vai vienāds ar 2. Tas mums ir definīcijas apgabals. Tātad, jebkurai x vērtībai, kura neietilpst šajā apgabalā, tai nav jēgas nemaz apskatīt šādu vienādojumu, par pārējiem x-iem varam aizmirst. Nu redz. Un tas, ko darīt vajadzētu, tāds veselīgais ieteikums šādos brīžos, ja mums ir divas saknes, ir viena sakne atstāt vienā pusē vienādojumu un otru sakni pārnest uz otru pusi. Tā es iegūstu šādas formas vienādojumu. Un tomēr kāpināsim abas vienādojuma puses kvadrātā. Kreisā puse kāpināt kvadrātā, protams, viss paliek zemsaknes izteiksme, nekas liekas mums tur nerodas, bet otrā pusē, diemžēl, sakne nepazudīs, bet man ir summas kvadrāts, pirmā kvadrāts, kas ir vienkārši 1, plus divkāršots abu reizinājums, kas ir divas saknes no x plus 5, plus otrā kvadrāts, un tas mums ir zemsaknes esošā izteiksme, jeb x plus 5. Nu redz, no saknēm pavisam neesmu ticis vaļā, bet, ja iepriekš man bija divas saknes, tad tagad ir palikusi vairs tikai viena. Tātad, šādu piemēru jau es mācēšu atrisināt. Tagad ir jautājums, vai man kāpinot šīs abas puses kvadrātā neradās liekas saknes? Ja mēs uzmanīgi apskatīsimies, tā kā es apskatīju definīcijas apgabalu un zinu, kādas noteikti ir man x vērtības,
tad es noteikti zinu, ka gan viena, gan otra zem saknes esošā izteiksme noteikti ir nenegatīva. Tad arī izkāpjot kvadrātā, es šeit arī redzu šīs izteiksmes, gan šī izteiksme noteikti ir nenegatīva, gan arī šī te izteiksme, tā jau ir kaut kāds izteiksmes kvadrāts, tātad pati par sevi nenegatīva, bet arī šeit varam redzēt, tā noteikti ir nenegatīva. Un ja abas divas ir lielāks vai vienāds par 0, nu tad atcerieties, ka tā bija tā vieta, kur mums varēja rasties liekās saknes. Ja kvadrāti ir vienādi, tad izteiksmes, kuras tika kāpinātas kvadrātā, varēja būt pretējas. Bet, ja es izmantoju to definīcijas apgabalu, jau iepriekš apgalvoju, ka šīs izteiksmes ir abas divas noteikti tikai ar pozitīvām vērtībām, nu tad man nav īsti vajadzības nekādas papildus vērtības apskatīt, jo neviena lieka sakne nav radusies. Jo, protams, pie vienas pieskaitot pozitīvu, pie vienas pieskaitot nenegatīvu, mēs iegūstam pozitīvu, un šī jau ir nenegatīva izteiksme. Tātad, liekas saknes nav radušās, tad sanāk, ka sakņu skaits ir tāds pats kā iepriekšējais, saknes tās pašas, tātad mums ir iegūts ekvivalents vienādojums, atrisinot iegūto vienādojumu, es iegūšu arī sākotnējā vienādojuma atrisinājumu. Un šādu jau mēs mākam atrisināt. Vajadzētu sakni vienā pusē, tas man ir 2 kvadrātsaknes no x plus 5, un visas pārējos līdzīgos saukt otrā pusē. Tas sanāk x mīnus 10. Tagad kāpināšu abas puses kvadrātā, un tātad iegūšu x kvadrātā mīnus 20 x plus 100 ir 4 reiz x plus 5, bet atceramies papildus nosacījumu. Par x mīnus 10 es neko nezinu. Lai nerastos liekas saknes, man ir jāpārliecinās, ka šis x mīnus 10 noteikti ir nenegatīvs. Un sistēmas zīme. Tātad pie nosacījuma, ka no šīs nevienādības mēs varam pārveidot, tad pie nosacījuma, ka x būs lielāks vai vienāds ar 10, un pie nosacījuma, ka x kvadrātā mīnus 20 x plus 100 ir vienāds ar 4x plus 20, ja atradīsim visus x, kuri atbilst definīcijas apgabalam, apmierina šo nosacījumu un apmierina šo vienādojumu, tad būsim atraduši pilnīgi visas tās x vērtības, kurām būs patiesas sākotnējais vienādojums. Un iegūstu, ka x kvadrātā mīnus 24x plus 80 ir 0, un ar vietu varu ātri uzminēt saknes, x ir 20 un x ir 4. Uzreiz uzmanīgi pārbaudam atkal, vai x ir lielāks vienāds ar 10 šeit. Nav, tātad šī te mums nedara. Un x ir 20, atbilst definīcijas apgabalam, atbilst šim nosacījumam, un tā ir šī vienādojuma sakne. Tātad tā ir arī sākotnējā vienādojuma sakne. Ja gribam, varam droši pārbaudīt, ieliekam sākotnējā vienādojumā 20 un apskatāmies, iegūsim īsto rezultātu. Apskatīšu vēl vienu piemēru. Piemērs šāds. Kvadrātsakne no x plus 11 plus kvadrātsakne no x mīnus 1 ir 6. Ja es darītu tāpat kā iepriekš,
Principā, laikam par sliktu nenāks definīcijas apgabalu apskatīties tāpat. Tāpēc varbūt arī varu šajā piemērā apskatīties, bet to ir parādījuši, kāpēc man to īsti nevajadzētu darīt. Bet, drošības pēc vienmēr pierakstīt definīcijas apgabalu sākotnējiem vienādojumam mums tikai atvieglo dzīvi un drošības pēc esam papildus drošības spilveni nolikuši. Un tātad definīcijas apgabals es gribu, lai gan x plus 11 būtu lielāks vai vienāds ar 0, gan x mīnus 1 būtu lielāks vai vienāds ar 0. Un šiem abiem reizē jāizpildās x lielāks vai vienāds ar mīnus 11 un x lielāks vai vienāds ar 1. Tātad x jābūt lielākam vai vienādam par 1. Atkal gribētu pārnest to vienu sakni otrā pusē. Iegūtu x plus 11 ir 6 mīnus kvadrātsakne no x mīnus 1. Un kāpināšu kvadrātā. It kā tas pats, kas iepriekš. X plus 11 ir 36 mīnus 12 kvadrātsaknes no x mīnus 1. X mīnus 1 plus x mīnus 1. Tā. Ceru, ka jūs jau daži sākāt uztraukties un domāt, ka kaut kas nav kārtībā, kāpēc kaut kas te iztrūkst. Iepriekš uzreiz skaisti apgalvoju, ka, ja pastīsimies iepriekšējo piemēru, tad šeit uzreiz skaidri apgalvoju, šis ir pozitīvs, tad nekādas liekas saknes, kur viņi varētu būt ar pretējām zīmēm, neradīsims. Bet šajā piemērā, ja te ir kvadrāts un te ir sakotnējās izteiksmes, es vēl nezinu, vai, ja es atradīšu kādas saknes kvadrātiem, jeb šim te, labi, atzīmēšu ar cipariņu 2 un 1. Tātad, šajā piemērā, ja es atrisināšu otro vienādojumu, atradīšu visas tās x vērtības, kurām būs patiesas, ka f no x kvadrāts ir g no x kvadrāts, bet skatoties uz pirmo vienādojumu, es nevaru apgalvot, ka es nebūšu atradis arī tās saknes, kuras būs, kad f no x ir mīnus g no x. Ja redzat šeit, atbilstoši definīcijas apgabalam, šī sakne ir nenegatīva, un šī sakne arī ir nenegatīva. Bet šeit no 6 tiek atņemta nenegatīva vērtība. Līdz ar to mēs varam iegūt jebkuru, vismaz kamēr mēs nepētam, mēs varam iegūt jebkuru vērtību no mīnus bezgalības līdz 6, tātad gan negatīvas, gan 0, gan pozitīvas. Līdz ar to šeit, kāpinot kvadrātā, diemžēl radīsies liekas saknes, un tur mēs darām šādu lietu, kā veco labo pārbaudīšanu. Atrisināsim vienādojumu, iegūsim kaut kādas saknes, un, ja man pārbaudīšu vienkārši ieliekot sākotnējā vienādojumā, vai visas saknes der. Ja kaut viena sakne sākotnējo vienādojumu padarīs nepatiesu, tad tā būs lieka sakne radusies, un tā būs jāatmet. Ja būs vienkārši jāpārbauda. Un šeit tam arī ķeros klāt. Tātad, līdz ar to tas man definīcijas apgabals diži daudz nedēļ, jo es tāpatās visas šīs saknes pārbaudīšu un apskatīšos, vai tās ietilpst definīcijas apgabalā. Tātad, atrisināsim tagad vienādojumu. Šādiem mēs jau esam darbojušies. Tātad 12 saknes no x mīnus 1 ir vienāds ar x noīsinās jauki 24. Un varam abas puses izdalīt ar 12, lai mums pazustu problēmas ar lieliem skaitļiem. Un iegūstam, ka kvadrātsakne no x mīnus 1 ir 2, tātad x mīnus 1 būs 4, x ir 5.
Un tagad obligāti jāveic pārbaude. Ja x ir 5, tad mēs iegūstam vienādojumu kvadrātsakni no 5 plus 11 plus kvadrātsakni no 5 mīnus 1 ir 6. Gribam pārbaudīt, vai tā ir patiesa identitāte. Kvadrātsakni no 16 mums ir 4, kvadrātsakni no 4 mums ir 2. Jā, tiešām ir, tad šī arī ir īstā sakne. Un trešais un pēdējais piemērs, ko es vēl gribu apskatīt, ir dots šāds te piemēriņš. Tātad iekavās kvadrātsakni no x kvadrātā mīnus 8x plus 7 reiz kvadrātsakni no x plus 3 dalīts ar x mīnus 5 ir 0. Un jā, protams, kad mums ir kaut kāds reizinājums, kas tiek pielīdzināts 0, uzreiz ir daudz vieglāka dzīve. Atliek dabūt, ka kaut viens no reizinātājiem ir 0 un varam atrisināt vienādojumu. Bet, protams, mums uzreiz ir veselīgi apskatīt definīcijas apgabalu, lai mēs varētu zināt, kādām vērtībām mums īsti ir jēga apskatīt šādu te vienādojumu. Tad uzreiz arī man te ir sakne, tad es skatos uzreiz uz lapas labo stūri un rakstu definīcijas apgabals. Tātad man vajag, lai zem saknes esošā izteiksme, tātad x plus 3 dalīts ar x mīnus 5, būtu nenegatīvi. Arī šādas mēs jau esam daudz risinājuši ar intervālu metodu. Ātri uzvilksim divas lineāras taisnītes un tiksim galā. Tātad x plus 3 mums caur mīnus 3 iet, x mīnus 5 caur 5, abas divas augošas taisnes, šķībēs gai, tātad divas augošas taisnes, un te ir nestingrā nevienādība, tātad jāapskatās, kas notiek šajos punktos. X, kad ir mīnus 3, iegūsim 0, tas mums ir aizkrāsojamais apleitis, un x nedrīkst būt 5, tad te paliek tukšs apleitis, varbūt ne tik liela, bet arī tādu uzvilksim. Tātad man vajag, lai lielāks vai vienāds ar 0, te ir divi zemāk, negatīvs vai negatīvs, pozitīvs, pozitīvs, negatīvs un pozitīvs. Tātad šie te intervāli, jeb definīcijas apgabalā x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 ieskaitot un no 5 neieskaitot līdz plus bezgalībai. Man te tāda dīvainieka parādījās. Redz, definīcijas apgabals ir. Tagad man ir jēga apskatīt tikai šīs x vērtības. Tagad arī varu uzreiz rakstīt. Reizinājums ir vienāds ar 0, ja kaut viens no reizinātājiem ir 0. Tātad x kvadrātā mīnus 8x plus 7 ir 0, vai kvadrātsakne no x plus 3 dalīts ar x mīnus 5 ir 0. Šeit arī risinam. Kreisais, protams, parastais kvadrātu vienādojums. To es domāju, ka varam uzreiz ātri atrisināt ar Vieta teorēmu. Tātad abas saknes ir x ir 1 un x ir 7. Un otrs vienādojums, kvadrātsakne var būt 0, tad, ja zem saknes esošā izteiksme ir 0, tad x plus 3 dalīts ar x mīnus 5 ir 0, un dalījums var būt 0 tikai tad, ja skaitītājs ir 0. Tātad x ir mīnus 3. Esam ieguvuši 3 saknes, kuras, protams, jebkura no tām varbūt teorētiski ir vienādojuma sakne, jo tā neesam radījuši liekas saknes, bet, kā vienmēr,
mums ir jāpārliecinās, ka viss atbilst definīcijas apgabalam un sākotnējā izteiksmē arī ir jēga. Un redzam, ka pie šīs te saknes x ir 1, mēs iegūsim zem saknes negatīvu izteiksmi, tātad sākotnējā vienādojumu nav jēga apskatīt, jo tur būs jāievelk kvadrātsekne no negatīvas vērtības. Šī sakne mums nedara. Sakne x ir 7 der, tā ietilpst definīcijas apgabala intervālā, un sakne x ir -3, stingrā, ieskaitot -3, ņemam definīcijas apgabalu, līdz ar to šī arī der. Līdz ar to atbildus arī šo piemēru. Mums ir divas saknes, x ir 7 un x ir -3. Šodien tas arī viss.